Ir. Un esmu ar šito īsto pusi, vai dieniņ, cik labi. Super. Čau visiem, čau visiem. Nu, sveika, čau. Rekā superīgi izdevās pievienoties un arī visi redz un ir skaidri redzams dzirdams. Super klausā. Jā, kā tev man ir redzams? Es esmu Kadrija. Jā. Jā, nu tad, jā, es jau iedevu tādu ievadiņu, ka runāsim šodien par tavu jomu, kas ir pedagoģija un coachings, un tad mēs arī savstarpēji tiekamies pirmo reizi tagad virtuālā vidē. Es tev esmu tik daudz klausījusies, ka es pat nezinu, vai pirmo reizi. Tā ir, jā. Tā ir īsumā mūsdienās lieta, ka, ja cilvēks, kuru tu redzi sociālā vidē, un ja tu viņu satiec uz ielas vai arī, šādā sarunā, te liekas, ka jau ir pazīstams tas cilvēks. Tā ir. Ok, jā, nu tad, Kadrija, paldies, ka pievienojies un atradi laiku šodien šai sarunai, un, manuprāt, ļoti interesanta un nozīmīga tēma par coachingu un pedagoģiju, un tad pastāsti un iepazīstini no sākuma ar sevi, kas tu esi, ko dari. Ai, dieniņās, es esmu skolotāja. Palielam, es esmu vienkārši skolotāja, un tas ir mans hobijs, un tā ir mana ikdienas pirmā daļa pie bērniņiem. Un pavasara brīvlaiks bija diezgan, mokoši nebija, grēks teikt, tā nebija, ka mokoši, bija forši, bet skola bez bērniem vispār nav skola, ja, un tā īstā enerģija skolā ir tad, kad tur ir bērni, un man ir tā laime būt ar mazajiem, šogad man ir atkal 1. klasīte, mums ir, kad no 1. līdz 3. es esmu sākuma skolā, un tas pirmais rīta cēliens man paiet ar bērniņiem, un man kaut kā, te nav koks, man jāpiest kaut kur pie koka, visu laiku noveicās, man ir baigi foršās klases, un viena jau bija superīga, un es ar bažām gaidu nākošo. Zin kā, tu saklausies, ja, kad traki vecāki esot, un izlaisti bērni esot, un tev viens tāds, es smējos pie sevis tāds metiens, ja, aiziet tādi superīgi, un tu domā, nevar būt, ka otrais tā paveiksies. Un tu bažīgi gaidi nākošos, un ir atkal superīgi, un aizgāja atkal, un atkal tu tā bažīgi gaidi, jo, redz, tie vecāki kļūst aizvien jaunāki, ja? Un kā sabiedrībā mēdz teikt, jau tie jaunāki jau tur tādi bezkaunīgāki, un tagad tur viss kaut kas muļķībās, neklausieties šito. Un atkal ir superīgi klase, ja? Un tagad man ir 1. klasīte, 29 bērniņi, un fantastiski vecāki, un ar bērniem visu kaut ko var iet un darīt, kā es arī baros, protams, kaut kā dabiski, ja? Bet, var sakot, dienas pirmais cēliens man paiet ar bērniņiem, kaut kādas dienas man ir pagarinātā grupa drusciņa, un tad dienas otrais cēliens man aiziet pašai saviem projektiem uz izaugsmes vietu darītājiem, uz mācībām pedagogiem, vai braucot uz kādu mācību iestādi, kur uzaicina, vai uz bērndārs, vai uz skolu, vai šādi tādi reti, bet kādreiz arī uz kaut kādu vecāku sapulci, bet tur vairāk nevis kā treniņš, bet, kaut kas tur tā kā no skolotāja redzējuma, vai, kaut kā tā. Un ciguns, jā, ciguns arī, jā. Tā diena un tā diena paiet. Ok, ļoti enerģiski un gaiši. Ļoti, ja jums kādam pietrūkst gaišuma, kārtojiet papīrus, ejiet strādāt uz skolu, uz sākuma skolu. Par citiem neko nezinu, nevaru atbildēt, bet ja jums ir kādam bijusi kaut mazākā doma, ka varētu skolā, jā, varētu, tur ir forši, ejiet uz skolu, jā. Tur ir gaiši. Ok. Klau, un kā tu vispār nonāci šajā skolas vidē, pedagoģijā un vēl coachings pa vidam, kā sākās tavs karjeras ceļš šajā jomā? Tu zini kā, karjeras ceļš, es nezinu, vai to var saukt par karjeru, vairāk tādas kaut kādas vienkārši apzinātas izvēles. Vispār man tā aplepšana ar bērniem bija jau vidusskolā. Man vidusskolā man šausmīgi patika, ka bija skolotāja dienā un bija jāizstāja skolotāji. Man tas bija vispār paradīze, es varēju ņemt visas stundas, kuras vēl var paņemt. Man tas ļoti patika. Bet redzi, es jau esmu, tāds ar gadiem jau padomu cilvēks, ja. Un toreiz man likās, ka visas meitenes to vien grib vai nu skolotāji būt, vai nu aktris, vai nu ārsts. Un es nenoticēju, ka es pa īstam gribu būt skolotāju. Jo es arī tā kā gribēju vācu valodu mācīt un tā, bet es pa vidam nenoticēju, tam man likās, ka tas bija tāds vienkārši tā laika
nekā cita nebija, ko gribēt. Un, un tad es biju reklāmas aģentūrā pie fantastiska vadītāja Normunda Hauka izdevniecībā Santa. Un tad es biju drusciņu marketingā, drusciņu tā, tad es biju, kas vēl, kuras vēl darīju, var sakot, visu ko citu, tad es pabeidzu maģistru uzņēmējus un atvēru savu veikalu, izdevu savu plānotāju, un tā tur man sākās mans sijā ceļš, un aizmaldījos tādās auzās, ak, dieviņās, tik tālu prom no tā, kas man ir, kas ir mans. Un tur visādas, tas sāc augt vienkārši, un sāc lasīt visādu literatūru, un tā kā saproti, ka nepareizēji, bet tu domā, ka, redzi, mums visu laiku ir tā domāšana, tad, kad dimantus jau dubļi spodrina, un caur grūtībām tu topi kaut kas, un pēc idejas tā jau arī ir. Tikai vajag saprast, vai tās grūtības ir tāpēc, ka tevi spodrina, vai tāpēc, ka tu vienkārši ej ne savu ceļu, ja? Un tad, kad man bija veikaliņš, tad es gāju pusdienās uz netālu esošu skolu, un man tur ļoti patika. Vienkārši pusdienās kā svešķermenis no malas. Un bija ļoti bieži situācijas, kur es skatījos un es domāju, kas tieši tam bērnam ir bijis jāizdara, lai viņš saņemtu to, ko viņš tur saņem. Un man pilnīgi tāds, es gribu pēc tam mazajam bērnam. Zin kā, sākumā varbūt tāds augstprātīga sajūta bija, kad, ja es tur tikšu, tad viņam kāds nevarēs nodarīt to, ko es redzēju, ja. Un tā man tā doma sāka dzīvot galvā, un tad mums bija pāris projekti, un es vienkārši vienā pusdienu laikā tajā projektā sāku runāt, ka, bāc, es gribu skolā, bet es negribu atkal mācīties, es esmu maģistru uzņēmējs pabeigus, es negribu atkal mācīties tos gadus, un man viena no tām projekta dalībniecēm pateica, bet pagaidi, bet tur pivā ir tur kāds ar kurs, kaut kāds tur, neatceros vairs, var sakot, ar kuru var saliekot visas tās prasmes, visu to, ko es mācīsies kopā, ka visticamāk es varēšu. Un zin kā, un tas bija vienkārši tād, es sazvanīju ar pivu, uzņemšana bija būtiski pēc kaut kādām 2 nedēļām, tas viss tās izglītības pārvaldes, ka tas viss der, un tas bija, es nezinu, liekas, ka es pēc mēneša jau biju skolā, jo es aizsūtīju skolu, ka es mācīšos, un kaut kad varbūt septembrī es varētu iet, un viņi saka, nē, nāc tūlīt, es saku, kāds tūlīt, es saku, es jau tikai sāku mācīties, bet skolās ir tā daudz, kad, kaut kāds, es nezinu, pēc kādiem kritējiem skatās, bet, kad tu jau mācies kaut ko, tad tu vari jau būt pedagoģijā, viss, un es vienkārši, un es secinu, ka, ja tu trāpi uz tā sava ceļa īstā, kas ir tev, tu vienkārši tas sarkanais paklājs izklājās, un tu vienkārši tā, jau tagad, un bums, un tikai ej, tā es nokļuvu pedagoģijā. Coachings man nāca ilgāk, jo, nosacīt, ilgāk, tāpēc, ka es jau biju pabeigusi Cigunu, un pie Kudrjavceva, un vienkārši gāju, un tad kā instruktors, un tā, un es visu laiku to coaching gribu, un es gribu to coaching certifikātu arī dabūt, jo man likās, ka tas ir tā tomēr, īpaši, ka tev, nevis, ka tu vienkārši kaut ko, es jau tā daru, bet, ka, tev tomēr ir pamat, tu esi izgājis pilnas mācības nopietnas un tā, un es jau toreiz Cigunā, Kudrjavcevam saku, bāc, es gribu to coaching certifikātu, kur, bet es biju uz vienu citu skolu, man tur tā kā nevisai patika, un par jums es vispār vēl nekā nezināju. Un tā kā, zini kā, krievis saka, hoķicei koļits, un tā kā gribi, un viņš man dzīvo galvā, ak, dieviņās. Es biju nopirkusi jau, toreiz bija tāda oranža grāmata, coachings panākumiem, laikam, vai coachings, kaut kāda dzeltenīga grāmata. To es jau biju izpētījusi, izstudējusi, tas jau reklāmas daļā, man liekas, strādā. Var sakot, es ar viņu pilnīgi jau sūcu jau, ak, dieviņās, kā man gribējās. Un tad kaut kā tas viss tā salikās, kad, es nezinu, kaut kas tā salikās, ka man trāpījās metakočs, un es izbaudīju, ak, Dievs, kā es izbaudīju to visu. Ļoti izbaudīju, un ja kāds klausās no manējiem, vai kuri vēl tur neesat bijuši, tur ir visforšākais tas, ka tu neizspruks cauri bez treniņa.
Un tas man patīk nenormāli, jo tā skola ir, kur tev ir praksa reāli. Tu nevari dabūt certifikātu par online stundām vai par klātienes, un tu reāli jādara mājasdarbi, ja tu nedari mājasdarbus, tad sēd mājās, ja tad nemācies, ja. Un līdz ar to tev ir tik liela prakse, ka tev iezīžās tas viss jau, vienkārši tu sāc dzīvot ar to. Un tur ir tā vērtība, nevis zināšanas, protams, arī, bet tās prasmes, ko tu iegūsti, trenējot to visu, veidojot savu domāšanu. NLP treneros jau tas pats, ja, kad tu vienkārši izēji praktiķus, izēji meistarus, izēji trenerus, vienkārši tu tik daudz praktizē to visu, ka tu mainies kā personība, tevī dzīvo tie coachingi. NLP jau arī mums tur daudz, kas ir ar to coachingu, visur tas coachings, ja, mums. Un ka tu ar to dzīvo. Un tu ar to dzīvo, un tu esi tik ļoti daudz praktizējis, ka tu savādāk vispār vairs, tu neredzi tās situācijas salikt. Tev maz kas uzcep, tev maz kas, kā saka, tracina, tāpēc, ka tu to visu redzi citā kontekstā, ja, tā tas viss arī nonāca. Es esmu skolotājs un coach un treneris un cigunotājs. Ok, wow. Pastāsti, kā tu iekļauj šo coachingu skolā, izglītībā, mācot bērnus, kas esot skolotāji, kā tas papildina tevi kā skolotāju? Tieši kaut kā tā pieeja ir kaut kā citādāka nekā, piemēram, protams, tagad skolās ir daudz citādāk pieeja nekā bija padomju laikos, par to nav šaubu, bet vēl tādu, man liekas, ka coachings iedod vēl tādu soli uz augšu jau esošajai mācību un izglītības sistēmai un pieejai, un pastāst, kas ir tā tava pieeja caur coachingu mācībām? Jā, zini kā, padomu laikā jau nevajadzēja cilvēks, kur domā. Padomu laikā vajadzēja, ka tu saki jā vai nē, bez īpašas analīzes. Savukārt tagad tas, kā es redzu vispār skolas dzīvi un pedagoģiju, teiksim, faktus mēs varam dabūt jebkur. Mākslīgam intelektam, Googlē, jebkur. Tīri plikas faktus. Cita lieta, ko mēs ar viņiem darām, un vai mums ir kritiskā domāšana saprast, vai tas ir ok vai nav ok. Un tas ir tas, man liekas, ko mums skolā vajadzētu, trenēt. Nevis iedot, to tu nevari iedot, tas ir jātrenē šīs domāšanas stratēģijas. Un man liekas, ka coachings pirmām kārtām pedagogam dod to lielo redzējumu, ka tu skaties uz to bērnu nevis tikai tagad izpildīta darba lapa malacītis, ja, 10, vienalga, ja, bet ka tu redzi visu lielo kontekstu pirms, pēc, ap, zem, pār un daudz plašāk, un māci to arī bērnam. Un tas, ko es ikdienā daru, protams, ka tas reizēm ir kaitinoši, sevišķi vecākiem, es domāju. Viņi man ir malacīs, viņi man pacieš un vispār nerunā pretīm, ja. Ne iepriekšējā klasē, ne šitā, ne iepriekšējā, fantastiski. Es nezinu vispār, kā viņi var to izturēt, ja. Bet piemēram, ja, ka, ja tu saki, es nesaprotu šitu uzdevumu, tad es nevis tev sāku viņu skaidrot, jo es vienreiz to esmu izdarījusi, ja. Bet es tev prasu, kas ir tas, ko tu nesaproti. Neko nesaprotu. Izlasti to un to, viņš izlasta. Piemēram, vai tu saproti, kas ir trīsstūrs? Viņš izstāsta, kas trīsstūrs. Un kas ir tas, un kas ir tas? Un pēc vienkārši ar tiem jautājumiem visu laiku. Un skolotājiem savukārt, piemēram, ja pie jums visi skolotāji būtu izgājuši kursu, Izglītības ministrija klausoties, lūdzu, apmaksājiet kursus skolotājiem šādus, ja? Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo, piemēram, man kā skolotājiem arī, man tie jautājumi ir tik pilna galva, man viņi dzīvo. Un mani īsti nesatrauc, ja es kādam krīt uz nerviem ar viņiem, jo es zinu, kāpēc es to daru. Un vēl viena ļoti svarīga lieta, ka, teiksim, tā, ka tu esi ar šiem pilnsvartiem jautājumiem un ar coaching pieredzi, tu ļauj tam otram dod laiku noformulēt atbildi. Tas, ko mēs ikdienā bieži neizdaram, sevišķi vecāki, gribot labu, viss labi, bet uzdod jautājumu uzreiz 2 sekundītes un bliež atbildi paši. Tā taču ir, jā, tā, vai ne? Tas ir trīsstūrīts, vai ne? Vai arī, paskaties šitā, jā, vai ne? Viņām nepaspējās vispār, ne pat sāk domāt, kur nu vēl noformulēt atbildi, kur nu vēl saprast, kur nu vēl aiziet dziļumā.
Un man liekas, ka tas ir tas, kad caur coachingu mēs iedodam miljardiem jautājumus tā mūža garumā, ja? Un līdz ar to visu laiku strādā domāšana, nemaz nerunāt, protams, par prasmi formulēt atbildes, tas viss pats par sevi, ja? Un vēl viena ļoti laba lieta, ka, piemēram, es klausījos, kā tagad manējie grupā strādā. Man ir 1. klasīte. Es vienkārši klausījos, es kaifoju. Viņi strādā grupās uz laiku un stāstīja tur, kā viņš ir zemes draugs, ko viņš tur izdara. Viens prezentē, tad maina vietas, tur tā, ja. Bet uz laiku. Tur ir laiks, 3 minūtes, ja laiks ir beidzies, pārējie drīkst uzdot jautājumus. Ak, dieviņās, kāds viņš jautājums uzdod? 1. klase. Un ja tev būtu iespējams, ko vēl tu darītu, ja? Viņos tie jautājumi iezīžās iekšā, netīšām, un līdz ar to viņiem pilnīgi cita komunikācija. Tu klausies nopietni, tā ir 1. klase. Un es jau staigāju riņķī, kā facilitators, un viss ir jāredz un tā. Un tu klausies, 1. klase. Protams, ka ne jau visi, dabiski, ka ne jau visi, bet tas potenciāls, tas ir tas kaifs, kad caur coachingu mēs atveram katra bērna potenciālu no tā punkta, kurā viņš ir. Ja es to nedaru, vienkārši štancēju uzdevumus, ļoti daudzi to, ne jau, ka citi pedagogi štancē uzdevums, par to nav runa, bet es vienkārši par to salīdzinājumu, ka ja es, piemēram, neizmantoju to coachingu nekādā veidā, tad iespēja, ka es palaižu garām katra bērna tā potenciāla sākuma punktu, ir daudz lielāka nekā, ja mēs coachojamies, ja mēs runājam, viņi formulē sava līmeņa atbildes līdz ar to. Tu tikai uzjautā, viņš formulē sava līmeņa atbildes, tu dzirdi viņa domāšanas veidu, un plus vēl tas, ka tie jautājumi iezīžās, un tad, kad viņam pašam ir pauzes, ja? Ka viņš pats ir kaut kur kādreiz strupceļā, tie jautājumi jau ir. Un tādā veidā mēs viņiem palīdzam veidot šīs kaut kādas problēma risināšanas stratēģijas, kaut ko tādu, un tad viņam kaut kāds uznāk bēdiņa, viss ir slikti. Bet es zinu, bet toreiz man izdevās, tad, jo mums ir tāds, es pastāstīšu arī par to vienu metodi, vajadzēs un tā, kad tu jau pielāgo kaut kādu situāciju, kurā tu esi izčaparojies no kaut kādām nebūšanām, atkal šai situācijai, ka tu atkal tās prasmes jāpielieto. Un līdz ar to coachingu mēs, man liekas, ka tas ir ne tik daudz varbūt par tiem matemātika, latviešu valodu, dabaszinības, bet par to vispār domāšanu kā tādu. Un visi tie mācību priekšmeti pievelkās sekundāri automātiski. Tu veido personību, strādā ar personību kā tādu, un jebkas pievelkās automātiski, jo tās prasmes noder angļu valodai, jēziņa fizikai, ķīmijai, jebkam. Ja? Tā. Tu redz, cik man garas atbildes, ja? Piedod. Ļoti labi. Tas pēdējais, ko tu minēji, tas ir par to prasmi mācīties. Jā. Nevis tā kā, iemācīties, iekalt galvā, tev jāzina 2 + 2 ir 2, tāpēc, ka tas un tas, bet tā kā iemācīties kāpēc. Viens, ka kāpēc, bet mums tāda metodika, viņi vienalga kā var nosaukt, nezinu, veiksmes aplis, padomu aplis, nosaucam, kā mūsu klase grib. Bet tas ir par to, ka, piemēram, mums bija tas piemērs, ko es tev minēju par grupiņām. Un mēs ik pa laikam reflektējam, pašrefleksija ļoti, coachingā ļoti daudz pašrefleksijas, ļoti. Un, piemēram, un tad es viņu grupiņās biju izlozējis. Nevis, ka viņi gāja draugi kopā, kā grib, bet man ir tādi kociņi un izlozēja pēc nejaušības principu. Un tad ir tā, ka tas viss ir darbs pa tēmu, pa mācību priekšmetu par to, ka mums vajag tas ir izdarīts, un viņi pie viņiem reflektēja par to, kas bija grūti darbā, grupā, pašā grupā darbā. Nevis tur uztaisīt plakātā, kas bija grūti, bet pašā tajā mijiedarbībā. Kas bija grūti, ko no tā tu vari mācīties, kas bija izaicinoši, kas izdevās labi, kam kas izdevās labi. Viņi pasaka, mums gan bija baigi labi. Kā jūs domājat, kāpēc jums bija labi? Un to reflektē visai klasē dzirdot. Un viņi saka, mums bija grūti, tāpēc, ka tur tas un tas visu laiku ķēmojās, piemēram. Ko varētu, tā, protams, nepatīk, ja, kad tā saka. Ko var darīt, lai būtu vieglāk, lai būtu patīkamāk iedarboties? Un pasaka, un tas bērns arī saprot, ka tas nemaz nebija palīdzoši, ka es ķēmojos. Es gribēju, lai ir jautri, bet tas nebija palīdzoši grupā.
Un to ir labi dzirdēt nevis no skolotāja, to, ko aizgoju, tur pateic, ja, bet bērni savā starpā ir ļoti atvērti, ļoti gaiši, viņi ļoti patīkami viens otram prot aizrādīt, un viņi ņem vērā, ja, jo tas jau viņu jaunās pieredzes. Viņš gribēja, lai ir jautri, bet šoreiz tas neiederējās. Mēs saprotam, ka tu gribēji, ka tu biji jautri, bet tas nebija šajā brīdī derīgi. Un īpaši tas, ko es redzu, ko ļoti daudzi nedara, jo es, kursos, kad es vadu kursus, mēs runājam ar pedagogiem, ka ļoti daudzi analizē kļūdas. Bija pārbaudas darbs, piemēram, kaut kādas kļūdas, un mēs tagad kļūdu analīzi veicam. Mēs tā nedarām. Mēs kļūdas analizējam tikai tad kopīgi. Ja? Mēs analizējam kopīgi kļūdas tikai tad, ja es redzu, ka masveidā ir kaut kāds pārpratums. Kaut kas, ko es neesmu mācējusi gana labi varbūt paskaidrot, reti tā gadās, bet pa gadiem tā gadās. Un tad mēs to kopīgi analizējam. Mazās kļūdas mēs vispār tā neanalizējam, tāpēc, ka pa lielam tās ir tikai paviršības kļūdas un bērni visu zina. Tad man tāds zīmoks ir pienācis lūdzu pie manis, tad viņš atnāk, un mēs atsevišķi izrunājam, kas tur ir par lietu. Bet, ko mēs darām, mēs analizējam panākumus. Un to es aicinu darīt vairāk, arī vienkārši cilvēkiem dzīvē. Pieņemsim kādam tur super darbiņš, un es saku, vai tu varētu padalīties klasē, jo tas tā iedvesmo citus. Un es saku, labi. Un tad, kā tev tas izdevās? Tu tik labi uzrakstīji, kā tev tas izdevās? Un bērniņš pasaka, es tur trenējos, mācījos tur to un to. Vai viņš pasaka, tad, kad man uzmanība aizbēga, tur prom, es viņu atkal, visu kaut ko padalās. Un tās ir stratēģijas, kuras varbūt palīdzošas. Protams, ka skolotājiem jāvērš uzmanība uz to, ja, kad redziet, jūs varat aizņemties šo ideju, varbūt tas tev arī palīdz, ja. Un tā ir tāda, man liekas, ka viena fantastiska metoda, vienkārši palīga veids, ja, ka mēs veicinām šo izaugsmes domāšanu, un coachings ir tas, kas palīdz reāli veidot izaugsmes domāšanu, un bērniem tas ir vajadzīgs, piedodiet, visai dzīvei. Viņi ies iekšā lielajā tirgū tādās profesijās, par kurām mums vispār nav ne jausmas. Ja? Tagad viņš grib būt tas, kas viņš grib, bet ja viņam nebūs šī drosme, ja viņam nebūs reāli izaugsmes domāšana, ja viņam nebūs prasme komunicēt, saklausīt, ja? Tāpat tās arī, kad saka atgrieznisko saiti, bija labi tas, vai tur es ieteiktu, vienalga, ja? Vai es darītu kaut ko, tad arī mēs trenējamies tā, ka bērns vienkārši pasaka paldies, ja? Tā kā coachingā, ka mēs vienkārši paldies, bet es tur gribēju tā, vienkārši bija iespēja pateikt, tagad tas pasaka, ja, un viņi fantastiski to reāli, es teiktu, absorbē, ja, viņi reāli to tā kā švannītes uzsūc, ja, un ir bauda klausīties tos par grāmatām izlasītām papildu jautājumus. Ja tu būtu autors, kādu tēlu tu vēl tur ielikt un kāpēc? 1. klase, ja. Tāpēc tā ir vienkārši fantastiska lieta, kas, man liekas, ļoti strauji pavēr domāšanu, ļoti dziļi, un viņa ieiet ļoti pamatīgi nogulsnējās, un to nevar aizmirst. Tu nevari to aizmirst, ja tu ikdienā ar to reāli praktizē. Viņi skolā to visu laiku praktizē, un man liekas, ka tā ir tāda baigā vērtība, kas ir vajadzīga, ir vajadzīgi, ja viņi augs lieli un darīs savas lietas un meklēs tāpat sapņus atrast, mērķus saprast. Vēl par to, ko tu minēji par tiem, par tām mācībām, tad vēl viena lieta, ko mēs arī ļoti, ļoti pieskatām, ir, lai to nav pa vieglu. Ja? Jā, tas ir grūti un viegli. Tieši tā, jo ļoti bieži ir tā, ka, forši, ka es esmu gudrs, un 1. klase vispār ir bērni, kas knapi lasa, un ir bērns, kas paņēmis Harry Potteru, ja, un tāpat matemātikā man ir meitenīte, kur jau reizina un dala, mums ir pēc programmas kaut kāds 100 kvadrāts, ko viņai tur darīt, ja, un tad ir kaut kāds darba lapas, un tad ik pa laikam mēs par to runājam, pieskati, lai nav par vieglu. Ja tu jūti, ka ir pa grūti, tad kāpies atpakaļ, ja? Un tad viņi var darba lapās vai pieraksta sev klāt ciparu, piemēram, nevis 3+7, bet ar metamo kauliņu uzmet, 43 + 57, ja? Var arī tā, vai arī es iedotu viņus 2. klases darba lapu kādu, ja ir par tādām lietām.
Jo tas ir ļoti svarīgi, ja mēs nepamanām to brīdi, ļaujam sev nepamanīt, ka man ir pa vieglu, tas ir viens mirklis, ka kļūst garlaicīgi, otrs mirklis, ka man vispār nespriež, kāpēc eju skolu, kāpēc nevar palikt mājās, ja. Dinamika ir vajadzīga, bet, protams, lai viņš vispār saprot, kāpēc viņam tur ir jābūt, ja. Un to viņiem dikti gribās, viņi ir tendēti zināt vairāk. Bērniņš piedzimst ļoti zinātkārs, un viņš ir tendēts gribēt darīt vairāk, dod tik darbu. Es visu kaut ko izdarīšu, dod tik darbu. Un mēs ļoti bieži to nenodrošinām, un tad, tad sanāk tā, tad viņš ir neuzvedīgs, tad viņš žāvājās, tad viņš tur skrubinās ar kaut ko, ja, tad viņš 5 minūtēs izdara, nesaprot, un tad jau viss, un tad jau tā interese, kad ir zudusi, tad jau viņi vai grūti būt apakaļ, ja, tad, kad jau tas ir palaists garām, tāpēc tas coachings ļoti, ļoti palīdz tādai izaugsmes domāšanai, pašrefleksijai un turēt sevi modrībā par sevi, par savu, to savu potenciālu, vai tas ir tas, kas ir. Vai arī, ja ir kaut kāda darba lapa, un tur, piemēram, tur vienā metītī otrā pusē, tur vispār viņai, bezjēdzīgs. Tas es viņai prasu, saku, kāda jēga tev ir šo to darīt? Viņa tāda, jā, nav, bet ir pierasts, ka visam ir jābūt. Bet ir uzdevumi, kur nav tā, kur tu, vai arī, pieņemsim, tu raksti glītāk nekā līdz šim, tā, lai tu katram uzdevumam meklē, to vērtību, kāpēc tu to dari vispār, jā. Tā. Jā, tu ieminējies tajā vienā brīdī par metamo kauliņu, un tad man uzreiz asociācija rodas ar spēlēm, ar tādu mācīšanos caur spēlēšanu, caur spēlēšanos, caur rotaļāšanos. Varbūt tavā darbībā arī ir iekļautā tieši spēlēšanās un ka var mācīties no spēlēm, jo tas ir arī par to, ka mēs, esam mazi cilvēki uzaugot, mums vajag to rotaļīgumu, un tas palīdz kvalitatīvāk arī iemācīties jebko, ko cilvēki dara. Un es varu iedot arī piemēru no sevis, ka es biju vairākās jauniešu apmaiņas programmās Erasmus, un tur arī ļoti daudz coachinga pieeja tiek izmantota. Un arī tieši tāda neformālā izglītības metodas tāda pieeja. Un kā ir tev, vai tu izmanto kaut kādas spēļošanās vai spēļu principus savā darbībā? Jā, nevienmēr, protams, jo viņiem ir vajadzīga arī struktūra, viņiem vajadzīga tā burtnīca, trāpīt līnijās, un maziņiem pat ir vesels izaicinājums vispār trāpīt starp līnijām pareizi, un ir tās rakstīšanas. Bet citādi, piemēram, mums, kad atgriežās pēc brīvlaika bērni, tad es vienmēr domāju, bāc, tu nedrīkst, vienkārši tas ir grēks viņu nostatēt pie grāmatas un aizgaldē, jo tad, kad atnāk no brīvlaikiem, arī maziņiem, tā ir dabiski, ka tev ir tik daudz ko stāstīt. Tev vajag apsteigāt visus, un tev tā enerģētika ir pilnīgi citā vibrācijā. Tu nevari viņu iespundēt. Tu vari, tikai tad tu pats dabūsi sekas, neko viņš tur daudz nemācīsies. Lūk, un tad, tad mums bija, pieņemsim, bingo spēles uztaisīja, kur vienkārši ir jāsteigā vienam pie otra, un jāatzīmē, kurš tur ir, pieņemsim, redzējis pirmo pavasara ziedu, kurš ir palīdzējis vecākiem mājas darbos, kurš ir, nezinu, piemēram, aprūpējis kā dzīvnieku, tur vesela virkne, kā bingo. Un tad tas, kurš ir visus tur atpazinis, tas bļauj, ka bingo dabū maz konfliktīt, Bet, tas arī, jo mazajiem, redz, man jau ir vieglāk, man ir tikai, viņi maziņi, 1., 2., 3. klase, un līdz ar to man nav ķīmijas formula viņam tagad uzreiz jāiemāc, Un kas viņam? Viņš tur trenē lasīt prasmi, viņš tur trenē sadzirdēt, viņš tur saklausa otru, viņš trenē tajā pašā laikā pat drosmi sameklēt kādu, jo tur ir jāiet, tev jāuzrunā pašam, Trenē, protams, rakstīšana, tas viss. Metamie kāliņi, visur, protams, ka nē, visur ir, kur ir uzdevumi, kur jau ir gatavi, bet tajā dienā un vēl tad, protams, mēs paņemam tos metamos kāliņus, tas ir viegli, tos var nopirkt, tas nav nekas sarežģīts. Un tas atkal, redz, ir tā, ka tu uzmet to skaitli, un te ir forši, jo tu pats esi izvēlējies. Un tiklīdz tu esi iesaistīts, līdzdalība, tiklīdz tev ir, tu esi iesaistīts, tev ir pilnīgi cita atbildība, pilnīgi cita motivācija. Un tas ir dabiski. Uz jebko, tiklīdz tava iesaiste, tā tas ir forši. Šodien gājām pavasari sagādīt arī, pa lielam, tad, kad mēs ejam ārā, tad vienmēr vispār bērni ātrāk visu, ko izdara, Tur brīvāka telpa un tā.
Un tad viņi to izstādi arī, viņi gāja ārā parāda, mums bija tāds ekosistēmas jāuzstājas un parāda tur, un tad izšūpojās un paspēja spēli izspēlēt kaut kādu, vai arī no apzinātības, vai arī, piemēram, man ir uz kociņiem sarakstīti teikumu sākumi, un viņiem ir jāpabeidz, jā. Vienkārši spēli, kad mēs sastiežamies aplītī, plus apzinātības mirklis, plus saliedēšanās, plus sadzirdēšana vienam otru, bet pēc idejas tu lasi teikumu sākumu, kādu starpību viņš lasa grāmatā, vai viņš lasa uz kociņa, kur vispār ar rakstītiem burtiem es esmu uzrakstījusi, jā. Tad no kartītēm, jā, man ļoti patīk, pie jums tas bija tajā asociatīvo kartīšu kursā, jā. Metaforām un fantastiski vienkārši ar metaforu kartītēm vispār tur ielien tik dziļi, nu tas ir ekscelenti, ja stāstus sacerēt un par sevi stāstīt un par dienu stāstīt un tas savukārt atkal mums jau vajag to iztēli bagātināt, ja, un daudziem liekas, ka tas radošums ir tikai priekš mākslošanas, ja, bet radošums jau ir patiesībā problēma ar izcināšanai pamatā, ja tevi ir šī bagātība, ka tev domas plešās, tad, kad tev būs viss slikti, tev būs daudz vieglāk atrast problēmā ar izcinājumu kaut kādu, ja? Nu tā, bet īstenībā es piekrītu, arī mēs ar Strantēm vienreiz runājam, es esmu pabeigusi pie klusuma skolā, arī iesaku, klusuma skolā apzinātības lielo kursu, un to mēs arī, mēs teiksim, aizvakar mēs taisījām klauniem, pakojām degunus, ja? Un tu redzi, ka tā enerģija ir traka, un tu pēc tam aiziet tādā meditatīvā apzinātības mirklī, bet tā kā Strantes teica arī, ka tam arī ir vajadzīgs saglabāt drusciņu ekskluzivitāti. Tāpatās tā rotaļāšanai, ja es ņemšu katru stundu metamos kāliņus, tad tas vairs nav, tas tā kā rotaļājies, bet tas vairs nav tas. Līdz ar to ir svarīgi miksēt. Jā, tad tu izdeji ārā, tad tu esi ar kociņiem, tad tu esi darba lapā, tad tu esi burtnīcā, tad tu rakstu stāfels, tad tu vēl kaut ko dari. Un ir vajadzīgi saglabāt arī tā ekskluzivitāte tādam apzinātības vingrinājumam, vai kaut kāda meditācija, vai kaut kāda mums ir klusuma stundiņa trešdienās, vai kaut kā tā, jā. Nu tā, vienkārši dažādot to darbu, lai ir dinamika. Tas, man liekas, ir svarīgi. Nevis visu laiku rotaļas vai visu laiku lapas, bet lai ir dažādi. Dažādība, balansiņš jā, lai nav vienveidība un arī, lai šī te pieeja ir tāda īpašāka, kad ir šī te apzinātība un rotaļāšanās, lai tas vienkārši padara uzreiz īpašāku to brīdi. Zini kā, es nezinu, vai īpašāku, varbūt arī īpašāku, bet tas ir tā, ka es visu laiku par to, ka mums kā pedagogam un pieaugušajiem vispār ir jāpārredz tas lauks, ar kuru tu esi. Un tas nav tikai par to, ka es mācu kaut kādu priekšmetu, pareizāk sakot, palīdzu apgūt, nevis mācu, ja? Bet tas ir par to, ka tu skaties visu to lauku kopumā. Kāda tur ir enerģētika, kāda tur ir dinamika, kas tur tagad notiek, jo, pieņemsim, pēc sporta, ja viņi ir satrakojušies, būtu stulbi uzlikt matemātikas kontroldarbu tagad uzreiz. Tas ir absurds. Mēs to varam darīt, bet rezultāti tādi nebūs, ja es nenovadīšu apzinātības īsu vingrinājumu. Un man liekas, ka tas ir svarīgi, kad tu esi pedagogs vai jebkāds pieaugušais, vienalga, kaut vai mamma ar bērniem, ja? Bet kad tu aptver lauku un pāredzi to visu, redzi pāri un ap un zem un saproti, ka tagad, ja viņš ir šitāds, tad būs tā. Ja mēs atnākam no ekskursijas, kāda konsultācija, piemēram, ja mēs atnāktu no ekskursijas, pieņemsim 3 pēcpusdienā pārgruši, kāda jēga no tās konsultācijas, ja smadzenēs ir nogurums, vai ne? Tā, tos ņemt vērā, vai arī atbrauc meitenīti no ceļojuma vēlu vakarā. Protams, ka viņai uz nākošo dienu ir grūti, bet dabiski. Tā kliedz mieru viņai, pa lielam, ja? Un tas, man liekas, ir svarīgi, ka mums jau ir tur kopā vairāki cilvēki tur ir kopā ar visu, no tām izrietoši. Mums ir fiziskais un mentālais un dvēseliskais un enerģija, un viņam ir mājās varbūt piedzimis brālīts vai māstiņa, varbūt viņš nav gulējis nakti, un ir tikai normāli vaktēt to, kā es saku, vienmēr mijiedarbību. Tas nav par sadarbību, tas ir par mijiedarbību. Kā mēs mijiedarbojamies viens ar otru. Es kā pedagogs ar viņiem,
viņi savā starpā, jo tas jau viss tāds viens liels organisms ir, kuru mums vajadzētu pāraudzīt, plānot, vadīšanu un vadīt. Jā? Nu jā, tāpēc, ka, piemēram, pie Lailas es biju kaut kad, es neatceros, bija tāds emocionālā inteliģence, jā? Kas liekas visiem baigi saprotam, viss forši, vai stresa vadība, vai pie Evijas labbūtība, ja, piemēram, kas liekas, nu jā, visu tagad ieelposim, izelposim, ja, bet par to, ka mēs to visu varam arī plānot. Tu vari paredzēt, kādas būs bērniem sajūtas pēc brīvlaika. Nu, bet tas ir paredzami, ka viņi tev gribēs staigāt un dzīvoties, un tad ieplānot tos darbus tā, lai viņi to varētu ērti un viegli uztvert. Un tas galīgi nav par visatļautību, tas ir par to, ka vienkārši tu paredzi lietas, kas ir dabiskas. Ja? Tūlīt būs siltais laiks, pavasaris, vasara, cik mēs paši gribēsim, tur atskaits rakstīt vai kaut ko tādu. Taču, ka nē, ja? Bet tu radi tādus apstākļus, lai to būtu vieglāk izdarīt, patīkamāk, lai tas notiek daudz, kas varbūt arī automātiski. Nē, nu tā, ka tas ir tāds vienkārši pārdomātos apstākļus situācijām, kuras ir paredzamas, kuras mēs varam vadīt, mēs varam plānot emocijas, mēs varam plānot, kā būs, ja būs, ja. Un tas, man liekas, tik svarīgi, un mēs to varam izdarīt. Tas nav nekas abstrakts. Nu, tā. Labbūtība, plānošana, un man patikās tas vārds, ko teica miedarbība vienam ar otru, un arī miedarbība ar vidi. Jā. Klau, tu pastāstīji daudz par bērniem, un pastāsti, kā tu strādā ar pieaugušiem, tu vadi šo te izaugsmes vietu darītājiem, šo te mācību centru. Pastāsti, kas ir tas, ko tu sniedz, es saprotu, pieaugušos tu apmāci, un ko tu sniedz šiem cilvēkiem? Ar pieaugušiem ir tā, ka ir lielākoties ir pedagogiem kursi, lielākoties vai nu bērndārza pedagogiem, vai nu skolas, vai kaut kā tā. Atsevišķi kursi, tur pieņemsim tā pati labbūtība mācību iestādē, vai kaut kas ir bijis, kad ir visi darbinieki, ja, kad ir atnāk arī, tur, teiksim, bērndārza, tur medicīniskais personāls un tā. Vienīgais tas, ka man tie kursi lielākā daļa ir īsi, ja. Man ir tur 4 stundas, 6 stundas, 8 stundas, nu tagad metodas ir 24 stundas un tā, bet tas ir ierakstos. Un sanāk, pieņemsim tāds labbūtība, piemēram, mācību iestādē, ja es aizeju, es jau mēģinu sataisīt tā, ka tā prezentācija viņiem ir kartītēs un ka viņi tur izlozē un kaut ko var darīt. Bet tas ir tā, ka ja cilvēki nepraktizēs, ja, vai nepieņems lēmumu, ka jā, es šito darīšu, tad jau tas ir tā, vienkārši kā impulss viela pārdomām. Ja? Bet citādi, nu jā, Zoomā kursi, klātienē, izbraukumi, brīvlaikos braucu pa skolām un bija interesanti, kad es biju kaut kad aizpagājušajā gadu laikam, es šausmīgi izdomājos, ka es gribu pa Latvijas skolām, pa katru novadu. Es gribu Kurzemē būt, Latgalē būt un tā. Es biju iedomājies, es gribu tādu ceļojumu pa Latvijas skolām katros novadās. Un tik interesanti, ka beigās es pēc vasaras skatījos bāc. Bet tak sanāca, man bija Grobiņa, man bija Valmiera. Un treju, ka tu tā skaties tīri kartē, kad pēc idejas jau sanāca katrā novadā būt interesanti. Nu tā, es vienkārši braucu tur, kur man aicina, saskaņojam laikus un tās tēmas ir, viena no ejošākajām ir grupas dinamika un komunikācija ar vecākiem. Komunikācija ar vecākiem, bet tur ar man jāsaka tā, ka iespējams, ka daudzi gaida, nu ir ļoti labi, man tagad kaut kā tā publika tāda, kaut kā izkristalizēsies, tādi savējākie aizvien kļūst, ja? Nu, tā kā uz vienu viļņu vairāk. Bet agrāk bija bieži vien tā, ka tagad bez mazvai kursos tagad sagaidīs algoritmu, ja tev saka tā, tad tu saki tā, ja? Nu, kad ir ar vecākiem kaut kāda varbūt konflikta gadās vai kā, bet es vienmēr par to, man tas uzsvars vairāk ir uz to, ka pēc Eriksona, ja, pēc tiem 5 soļiem, kad ar tevi viss ir kārtībā un saprast, ieaudzēt sevī to attieksmi arī pret tiem vecākiem un arī pret bērniem un arī vispār pret cilvēkiem, kad ar tevi viss ir kārtībā. Ja? Tie, kas coachingu zina, tie zina par Eriksonu, kas nezina, tad paskatieties. Ja? Un par to, un tad, kad tu ej ar to pieeju, ar tevi viss ir kārtībā. Pat ja tu man tur, es nezinu kaut ko,
tad tās atšķitinās ļoti daudz, kas pats no sevis. Tāpēc, ka tu ļauj otram būt, un visam ir vieta būt, un varbūt viņš iet savu izaugsmes ceļu, tu ej savu izaugsmes ceļu, nu viņš varbūt nav vēl izaudzis līdz tam, lai ar tevi runātu, savādāk, ja. Nu izaugs, nu dzīve izmācīs, ja, un tas ir tas, kas manos kursos iet laikam cauri un cauri, par tādu, par tādu attieksmi, ka tev viss ir kārtībā un darīt labāko, ko tu vari. Tas man tā kā mantra, dari labāko, ko tu vari ar to, kas tev ir tur, kur tu esi. Jā. Jā. Nu, super. Jā, apzināties, ka katram cilvēkam ir tas savs attīstības ātrums, un katrs mēs arī esam savā tajā pozīcijā un darām jau mēs tiešām ikdienā labāko, ko mēs varam tajā brīdī, kas ir, kā mēs zinām, kā mēs protam, kā mēs varam. Tieši tā. Jā. Klau, tojoties jau no nobeigumam, kas būtu kaut kāda viena prakse vai tavs ieteikums gan skolotājiem, gan arī vecākiem, lai palīdzētu un vairāk veicinātu bērnu izaugsmi un vispār tādu prieku par mācīšanos? Gan skolotājiem, gan vecākiem. Zini kā? Es pateikšu tādā līdzībā drusciņu. Es esmu man ir bijis tāda bilde galvā, ka principā tas pieaugušais bērnam ir tā kā tāds mietiņš pie puķu zirņa. Mietiņš pie puķu zirņa. Ja tas mietiņš vispār nav, tad tas puķu zirnis, lai vai cik viņš skaists gribētu būt, viņš mēdz vienkārši tur sabrukt un aizaugt nezālēs. Ja tas mietiņš tur ir, tuvumā par rokai, tad tam puķu zirnim ir, kur uzvīties, pieturēties un uzvīties, un atvērties, un uzplaukt rozā, violets vai balts, vai kāds viņš tur vēl neskur ir, ja. Bet tā mietiņām nav nekādu nec tiesību, nec vajadzības to puķu zirni raustīt, vai teikt, tagad tu būsi nevis rozā, bet lilā. Tas mietiņš tur vienkārši ir par rokai pieejams, kurām tad tas puķu zirnis var vīties un plaukt un izplaukt savā burvībā. Un ja man jāsaka, kas ir gan pedagogiem, gan vecākiem, tad es teiktu tā, ka vienkārši, apzināties to savu spēku un to savu, tādu, misiju, nepieciešamību būt blakus tam bērnam, un tanī pašā laikā apzināties, ka viņam jau jāaug ir, tam puķu zirnim ir jāaug. Ne jau tu tagad viņu tur baigi durstīs un bakstīsi. Jā, protams, ka mēs esam cilvēki, protams, ka tur kaut kāds radziņš tam bērnam var būt, un kā jau visi, mēs neviens neesam izauguši eņģelīši ar spārniņiem bez neko, ja, protams. Tāpēc mēs esam. Bet reizēm arī tam grūtumam ir jāļauj iziet cauri. Un nevis tikai neraudi, viss būs labi. Nebūs labi. Viņam ir jāsaprot, kāpēc viņš raud. Nevis tur, nebaidies, tev viss sanāks. Ko tas vai nebaidies? Viss sanāks. Nesanāks, bet palīdzēt, ja tu tagad jūties nelāgi, kas ir tas, kāpēc tu tā jūties? Ko tu vari darīt, lai tu tā nejustos? Kā tu gribētu justies? Un ko tu vari darīt, lai tu justos tā, kā tu gribi? Ja? Un gaidīt šīs atbildes. Un tas, man liekas, ir baigi svarīgi, kad pieaugušie gan pedagogi, gan vecāki ļoti bieži metās ar padomiem un skaidrot. Metās glābt situāciju arī, jā. Vai ne? Un metās glābt, un pieņemsim bērniņš stāv, piemēram, mēs, tas bija vienkārši fantastisks, mums bija pidžama ballīte, kad tur bija augsts tumšs bija ātri, mums bija pidžama ballīte, un bērni nobalsoja, ka vakariņās taisīs sev frikadeļu zupu. Pirmā klase sabalsoja frikadeļu zupu, jēziņu, un viņi taču uztaisīja. Viņi paši grieza, viņi paši taisīja un paši tur kļūdījās, un paši tas bija kaut kas dievīgs, un tā garša bija fantastiska. Viņi sataisīja paši pirmās klases bērnu frikadeļu zupu. Visi lielām acīm skatās, kā? Un lika paši katlā frikadeļu zupu, šitās te frikadeļus, un visu sagrieza, sadarīja, augļu salāts arī sataisīja, ja? Paši ņēma un grieza. Un viens, protams, jā, viņš iegriež tajā pirkstā. Un atkal sanāk tā, ka nevis, labi, dodiet tagad, pasarga Dievs, tu tur
tas, ko tas mietiņš dara, viņš nodrošina, ka tas puķu zirnīts nevārtīsies nezālēs. Jā, es nodrošinu, lai ir maksimāli droši, bet arī ir tā riska robeža. Jo tu nevari viņu uz spilvendrāns audzēt, jā, tev viņam vajag ļaut vēju dabūt, augstumu dabūt un kaut kādu nātri blakus, un tam ir jābūt, jā. Un tāpēc es saku, ka ir svarīgi tam pieaugušam pārredzēt lauku, ļaut, lai dara, tāpat tās ārā, ja kādreiz skatos pagarinātajās aplēšās, es arī neskrienu uzreiz glābt, jā, tev jāredz, kas tur notiek, jā. Un tas, laikam, man būtu tāds gan ieteikums, gan par ko viela pārdomās, kad pirmkārt nemesties glābt, viens, un otrs ir neraustīt tik daudz un ļaut tam potenciālam vispār sevi atklāt. Jo ļoti bieži viņi jau pat nepaspēja, viņš pat nesaprot vispār neko, viņš tikai grib būt pareizs. Kam tas ir vajadzīgs? Ļoti daudz bērniņi ir, jā, kas ir gribējuši vienkārši, kā ir pareizi. Jā, viņiem vajag atzinību, bet tas pa citu ko, jā, kad ne pa labi, ne pa kreisi, vai tikai šit, kam viņam to vajag dzīvē, viņam to nevajag, jā, tik ļoti. Un tas, laikam, kad jautājot, sagaidīt atbildi, pacietīgi, ar acu kontaktu, tu jautā un tu sagaidi tajā klusumā, tu ļauj nobriest atbildēji, lai viņš domā, kamēr atbild. Nezinu, ko tu teikt, ja tu zinātu, jā. Jo tas ļoti bieži vecāki saka, kad viņš pasaka, es nezinu, es neatceros. Un ja tu atcerētos, kas tas būtu? Jā? Es neatceros, es neko nedzirdēju, ko skolotāja teica. Kā tu vari noskaidrot, ko skolotāja teica? Parasti ir tā čatiņā citām mamām, mēs te nesaprotam, kas jādara. Mammas tur sačatojās, jā? Bērns mierīgi blisinācis. Jā? Un tas ir tas, ko pieaugušie ļoti bieži nedod vispār iespēju tam bērnam noticēt savām spējām. Vai kastīti, piemēram, man puistīts vienreiz atnāk, es nevaru dabūt kastīti spēju, kas attājas man kastīti. Es viņam parādu, kā Montessori arī ir tā, ka tu klusējot parādi, un bērns pats izdara. Es viņam parādu, tur saspiež, kas tur jāizdara. Aiztais atpakaļ ciet un iedod viņam otrais. Un viņš tāds saka, kas tas tāds bija? Un attājas, un viņam tā mirdz acis. Un to es, zikā, novēlu visiem vecākiem piedzīvot tās mirdzošās acis, ka tu esi viņam ļāvis atklāt, ka es pats attaisīju to kastīti, vai es pati aiztaisīju rāvēslēdzēju, vai es pats sašņoju kursus, tas viņiem ir vesels notikums, un to ir svarīgi mums ļaut bērnam piedzīvot, un tas ceļ pat tur vesels miljons, kas tur nāk, pašapziņai, drosmei, atkal uz citiem izaicinājumiem, viņš 5 reizes tika galā, viņš zina, ka viņš tiks arī 6. Nevis es bez mammas neko nevar izdarīt, jā, vai es bez skolotājas neko nevar izdarīt. Nu tā, tas laikam, tas, ja varēja no visu tā saprast to vēstījumu, vienkārši atcerēties sev bildi, kaut kur nolikt puķu zirni ar mietiņu un ļaut tam visam būt, vienkārši klātesoši, ievirzoši, ja vajag, un tā, un lai ir droši, bet ļaut viņam atklāt sevi pašam. Super, man ļoti patīk šī te metafora, puķa zirnis ar mietiņu. Jā. Wow. Tā mums iet, jā. Es jūtos tik pozitīvi uzlādēts no šodienas mūsu sarunas. Es nesaku, kur tu ņem tik ļoti vēl, man ir vēl. Man šodien vēlāk jāiet strediņu, man šī tā enerģija tiešām noderēs, tā kā paldies tev liels. Jā, wow. Kas tev pašai dod ikdienā to enerģiju? Jau pēdējais jautājums, kas tev dod to enerģiju ikdienā un to iedvesmu turpināt darīt to, ko tu dari? Jo tu dari tiešām ļoti nozīmīgu un vērtīgu un svarīgu darbu priekš sabiedrības, priekš šiem bērniem, priekš izglītības sistēmas, ja tā ņem vairāk sistēmu viedoklī, tad jā, kas tev pašai dod to enerģiju un iedvesmu turpināt? Zini kā? To es arī laikam ieteiktu visiem pedagogiem saprast, kāpēc viņi dara to, ko dara, un kāpēc nedara to, ko nedara. Man droši vien arī tas savā ziņā, ka es zinu, kāpēc es daru to, un ko un kā es daru, un kāpēc es kaut ko nedaru. Un jau zinu labu laiku. Un tad noteikti arī tas, ka tu redzi acu priekšā tās izmaiņas, tā ir, ziniet, tāda privilēģija patiesībā būt skolā. Tad cilvēki varbūt neiedomājas, ja viņiem liekas, ka jūs skolotāji nabadzīņi, muļķības, ja. Tā ir tāda privilēģija vispār, ka tu esi blakus tam skolēnam, bērnam,
un kur tu redzi, kā viņš aug, un kā viņam mainās drosmes līmenis, un kā viņam vispār mainās daudz kas. Un tu esi klātesošs tik daudziem notikumiem, ak, dieviņās, tik daudz, kam tu esi klāt. Pilnīgi kā tu redzi, kad acu priekšā mainās daudz procesi viņos, ja, tas ir arī ļoti, ļoti kaifīgi, ļoti, nu tā, ka tu vienkārši, ārprāts, ja, ka tu šitā citreiz vēju un pilnīgi tā, ja. Tas ir arī, un vispār prieks, noteikti prieks. Prieks ir tas, ka dod to enerģiju, tāpēc, kad es jau kaut kādus vairākus gadus, man tā ir sakārtojusies dzīve, ka es vispār nedaru lietas, kuras man nepatīk, jā. Vispār nedaru. Es nebraucu, ja man negribās braukt, un es neeju, ja man negribās iet, un no vienas puses var iekļaut, saka, Dievs, šitā egoiste, bet cigunā mēs ļoti trenējam prasmi ieklausīties savā enerģijas līmenī, ļoti. Var sakot, ja tu lai mēs var sakot, kad tu pamani tās oranžās lampiņas, tā kā mašīnā, ja? Oranžās lampiņas, kad tev mirkšķina, kad nebūs labi, ja? Lai nenonāktu līdz sarkanajām. Un es varu arī ciguna dēļ noteikti uztrenējis tā, ka, ja man vajag, es varu aiziet gulēt diendusu kaut vai 20 minūtes pirms semināru kādu zūmā, un es ļoti tam sekoju līdzi, es vispār netiekos ar toksiskiem cilvēkiem, vispār nemaz. Vispār nediskutē ar toksiskiem cilvēkiem, ja tur ir, vai poza, tu jūti, varbūt ir lietas, kas ir bezjēdzīgas, un ir lietas, kur ir vērts diskutēt, ja. Un es to ļoti, ļoti pieskatu, to enerģijas lauku, un vienkārši daru to, kas man patīk, ja, tas, kas man dod prieku, un, jā, dabiski visas mācības, tas viss jau arī veido, ja, bet es teiktu tā, ka laikam tas prieka, tas, rādītājs, ierītis, ja, tas laikam ir viens no, un saprast, kāpēc tu kaut ko dari vai nedari, kāpēc vispār tu esi vispār tās zemes, nu, ja tā ņem pa lielam, ja, jo mana pārliecība ir, ka mēs esam piedzimuši pret cilvēkiem tieši tāpēc, ka mums ir jānes kaut kāda pievienotā vērtība, tas arī piedzimu par vārnu, ja, bet es esmu šeit ar kaut kādu savu, un tāpēc esmu Latvijā, tāpēc es esmu te, tāpēc es satieku tos cilvēkus, kurus es satieku, un tas ir būtiski, kāpēc es esmu tieši šeit un daru tieši to, ko es daru. Un tas man ļoti dod tādu, kā savādāk, ja? Un viss, un tad vienkārši priecājas, baudi, brauc uz darbu un ķer kaifu, ja? Tā kā tur tās enerģijas ir pārēm. Super. Wow. Jā, paldies tev liels par šo mega informāciju. Es pats priekš sevis arī paņemu ļoti daudz, un es ticu, ka klausītāji un skatītāji arī varēja ņemt lielu daļu iedvesmas un enerģijas un idejas un padomus un visu kaut ko. Tieši tā. Un jā, paldies tev liels par šo sarunu. Paldies tev, ka uzaicināji. Jā, super. Un lai tev forša diena, atlikusī šī diena, un paldies skatītājiem, kas pievienojās un klausījās, un tad jau tiekamies nākamajās tiešraidēs. Paldies! Paldies, liels! Atā! Čau!